slēdām. Labrīt! Es esmu Kristīna Šmite, Centrālās finanšu un līguma aģentūras veselības un satiksmes projekta atlases nodaļas vadošā eksperta un priecājos jūs šodien virtuāli satikt informatīvajā seminārā par atkārtoti pieejamo atbalstu vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai pilsētu teritorijā, jeb par pasākumu 2236. Gaisa piesārņojuma mazinošu pasākumu īstenošanu, uzlabojot mājsaimniecības siltumapgādes sistēmas. Ņemot vērā, ka šis ir jau 5. uzsaukums iesniegt projektu pieteikumus, atkārtoti var, tad šī semināra sākumā došu vārdu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vīdes investīciju nodaļas vecākajam ekspertam Edgaram Garkājam, kas atgādinās par vispārīgiem atbilstības kritērijiem un informēs par veiktajiem grozījumiem, jeb izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas attiecās uz šo atkārtot izsludināto konkursu un iespēju pieteikties. Tālāk pastāstīšu vairāk par tehnisko, jeb praktisko daļu. Tas ir par paša projekta iesnieguma aizpildīšanu projekta portālā, kur meklēt visu informāciju, palīga materiālus sekmīgai projekta iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai, kā arī mazliet īsi par pašu vērtēšanas procesu. Un noslēgumā šīs dienas semināram mana kolēģe Vita Raubišķa no siltumapgādes projekta nodaļas pastāstīs par svarīgākajām niansēm, kas būtu jāņem vērā projekta īstenošanas laikā, kā arī kam pievērst uzmanību, meklējot un atbilstošāko jums siltumapgādes veidu. Tagad pirms sākam šo informācijas bagāto pasākumu dažas tehniskas nianses. Ja jums semināra laikā rodas kāds jautājums, kuru jūs vēlaties uzdot mums, un lai mēs atbildes sniegtu šīs tiešraides laikā, aicinam to sūtīt uz e-pasta adresi silti@cfla.gov.lv ar norādi jautājums semināram. Un pašā semināra noslēgumā mēs mēģināsim sniegt atbildes uz šiem uzdotajiem jautājumiem. Neuztraucieties, ja semināra noslēgumā tomēr nesaņemat atbildi, jebkurā gadījumā atbilde uz jūsu iesniegto jautājumu tiks sniegta pēc semināra, jums atbildot rakstiski. Papildus vērsīšu jūsu uzmanību, ka arī mūsu tīmekļa vietnē, tas ir cfla.gov.lv, ir pieejams un aktualizēts apkopojums ar jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un uz tiem sniegtajām atbildēm. Jūs varat iepazīties ar šo diezgan apjomīgo failu, jeb dokumentu, un iespējams jau tajā arī atradīsiet uz ļoti līdzīga raksturs jautājumu, bet ja tomēr jūs neatrodat tur atbildi uz savu jautājumu, noteikti jūs varat rakstīt, zvanīt uz norādītajiem konsultāciju telefoniem. Norādām, ka arī mūsu tīmekļa vietnē, tātad cfla.gov.lv, būs pieejamas un jau ir pieejamas šīs dienas lektora prezentācijas, un pēc šī semināra tiks arī publicēts ieraksts, kuru jūs varēsiet noskatīties sev ērtākajā laikā, jebkurā brīdī. Jā, vairāk šobrīd nekavējot jūsu laiku un novēlot jums vērtīgu semināru, došu vārdu Edgaram Garkājam. Labdien!
esmu Garkājs Edgars no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas investīciju politikas departamenta vides investīciju nodaļas. Šodien pastāstīšu jums par šī semināra galveno programmu 2236 pasākumu gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošanu, uzlabot mājasemniecības siltumapgādes sistēmas, un tieši konkrēti 5. uzsaukums, kas šobrīd ir tas aktuālais. Un savā prezentācijā arī vērsīšu uzmanību uz normatīvu izmaiņām, kur tad arī tiks parādīts visas tās izmaiņas, ņemot vērā, ka šis jau ir 5. uzsaukums, tad tās izmaiņas, kas ir bijušas pret pirmiem 4 projektu uzsaukumiem. Tad nedaudz par pašu pasākumu, kam tad šis pasākums ir izveidots, kādi tad ir viņa mērķi. Pats pasākums ir gaisa piesārņojuma samazināšanai, un, protams, šis piesārņojums visbūtiskāk koncentrēts ir tieši pilsētvidē, līdz ar to arī šis pasākuma mērķa teritorija ir pilsētvides, bet tas mērķis pasākumam tad ir veicināt, samazināt gaisa piesārņojumu radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājasemniecību dzīvojamās mājās, siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu un uzlabojot individuālās siltumapgādes sistēmu efektivitāti. Kas tad ir gaisa piesārņojums? Tas ir, ko viņš var veikt, viņš saīsina dzīves ilgumu, izraisa astmu, sirds un asinsvadu slimības, ietekmē gan veģetāciju, gan faunu, kā arī ūdens kvalitāti. Ar šo pasākumu ir paredzēts rezultātu rādītāji, tas ir iedzīvotāji, kas gūs labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem, tas ir vismaz 2795, kā arī vismaz 50 tonnas PM2,5 emisiju daļiņu samazinājumu. Pasākums atbilst visiem galvenajiem politikas plānošanas dokumentiem, gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānam, nacionālajam attīstības plānam, nacionālajam enerģētikas un klimata plānam, kā arī šis pasākums ir iekļauts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas strateģiski svarīgo pasākumu sarakstā. Kā jau minēju, pasākuma mērķa teritorija ir visas Latvijas novadu pilsētas un valsts pilsētas. Pasākumam jau īstenotajos 4 uzsaukumos prioritāte ir tieši Reizeknes, Rīgas un Liepājas pilsētām, pie nosacījuma, ja izveidojas konkurss un iedzīvotāji iesniedz projektus, kas pārsniedz pieejamo finansējumu apjomu. Bieži esam saskārušies arī ar iedzīvotāju jautājumiem, tad skaitās konkrētais ciems vai novada pilsēta kā pilsētas status. Tādēļ arī šajā prezentācijā ielikām tiešo saiti uz administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu, kur tad arī, un tā skaitā arī CFLA tīmekļa vietā publicēts ir šis saraksts, kur tad var ātri un viegli apskatīties, vai konkrētā pilsēta tad ir šajā mērķa teritorijas tvērumā. Nedaudz par atbalstāmajām darbībām. Atbalstāmās darbības ir savā veidā prioritizētas. Kā prioritārākais risinājums atbilstoši arī visiem plānošanas dokumentiem ir pieslēguma centralizētajā siltumapgādes sistēmā izveidei. Viņš ir arī pēc būtības visgrūtākais pasākums, jo tas ietver ne tikai paši iedzīvotāju vēlmi, bet arī operatori iesaisti, tā skaitā dažāda veida nekustamā īpašumā saskaņošanas jautājumus un projektēšanas jautājumus, bet tā ir tā vislielākā prioritāte, kurai tad arī mēs savā programmā esam atvēlējuši vislielāko atbalstu, līdz pat 95% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Otrā prioritāte atbalstāmajām darbībām ir dažādi siltumsūkņu iegāde un uzstādīšana, kur atbalsts ir nedaudz mazāks, bet arī tik un tā ir diezgan ievērojams, līdz 85%. Un, kā nosacīt, trešā prioritāte ir tikai biomasas apkures katlu, kur izmanto granulas, tā kā iegāde un uzstādīšana. Kam tad ir viszemākā prioritāte, tomēr atbalsts arī ir diezgan ievērojams, 70%. Papildus šīm iekārtu uzstādīšanām pasākumā ir iespējams arī papildu iekārtu uzstādīšana, kas ir saules paneļu sistēmas, kā arī pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšana, kā arī ar atbilstoši konkrētai tehnoloģijai tad ir atbalstām arī apkures sadalas sistēma atjaunošana, pārbūve vai izveide.
Tas par atbalstāmajām darbībām. Nedaudz vēl par pašu pasākumu. Projekta atlasu un uzraudzību veic Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ir pasākuma atbildīgā iestāde, tomēr visi konkrētie jautājumi ir vēršami pie Centrālās finanšu un līguma aģentūras, kas tad arī konkrēti nokonsultēs par atsevišķām projektu iesniegšanas un vērtēšanas un citām ieviešanas niansēm. Kas tad ir atbalsta saņēmēji? Atbalsta saņēmēji ir mājokļu īpašnieki pilsētvidē, novadu pilsētās un valsts pilsētās, fiziskas un juridiskas personas, un pasākums ir īpaši tendēts uz mazo daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem, respektīvi sadalot atbildīgo iestādu funkcijas. Šis pasākums ir tendēts uz nosacītu mazām mājām, atbilstoši citu nozares ministriju kompetencei, daudzdzīvokļu ēku un dzīvojumu māju energoefektivitātes uzlabošana ir tieši ekonomikas ministrijas kompetencei, līdz ar to, lai nodrošinātu šī atbalsta samērību, tad šis pasākums tieši koncentrēts ir līdz iekārtām zem 50 kW. Tātad nedaudz vairāk par 5. uzsaukumu. Šobrīd ir pieejams finansējums 7,4 miljoni, par ko ir izsludināta atlase. Un vēl, kas ir būtiska nianse šim pasākumam, šīs pasākums ir izmantojot šajā pasākumā atbalsta izmaksai, tiek izmantots vienas vienības izmaksu metodika, vienkāršotās iespējas, respektīvi atbalsts ir noteikts jau pirms projekta iesniegšanas, atbilstoši konkrētai jaudai un tad veicamajiem pasākumiem. Un faktiski šis atbalsts var dzīvē izmaksāt dārgāk vai lētāk, bet jebkurā gadījumā tad šī summa atbilstoši jaudai tad ir tā noteiktā, par kuru arī tad var saņemt. Kas tad ir līdz šim? Līdz šim ir īstenoti jau 4 uzsaukumi, kā jau arī minēju, tieši konkrēti piesaistīti atbalstāmajām darbībām. Pirmajā uzsaukumā bija tikai projekti pieslēgumiem centralizētajām siltumapgādes sistēmām, otrajā uzsaukumā bija iespējams uzstādīt dažādus siltumsūkņus, trešajā uzsaukumā bija tikai koksnes biomasas apkuru katlu, kas piemērot granulu kurināmajam projekti, savukārt jau 4. uzsaukumā bija dažādi veidi projekti. Šobrīd esam nonākuši līdz 5. uzsaukumam, kur atbilstoši normatīvā regulējuma izmaiņām, tad ir vēl paredzēti dažādi atvieglojumi, bet pēc būtības pasākuma jēga un galvenās nozīmīgākās prasības ir nemainītas. Un turpmāk pastāstīšu nedaudz par pašām regulējuma izmaiņām. 2025. gada 2. jūlijā tad beidzot tika apstiprināti grozījumi ministru kabineta noteikumos numur 169, un šie grozījumi faktiski radīja iespēju izsludināt šo 5. uzsaukumu, kā arī atsevišķas nianses tika vienkāršotas un atsevišķi nosacījumi tika precizēti. Nedaudz sīkāk par konkrētiem precizējumiem, ko tad ietver šie grozījumi. 5. uzsaukumā turpmāk būs iespējama arī atbalstāmo darbību kombinēšana, gan jāsaka tikai 2 dzīvokļu vai daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, respektīvi iepriekšējos uzsaukumos saskārāmies ar problēmām, ka dažādos dzīvokļu īpašumos tomēr īpašnieki vēlas atšķirīgas tehnoloģijas uzstādīt, un tādēļ arī radījām regulējumu, kur tas būtu tā kā iespējams. Bet tur ir jāievēro papildus nianses. Kā viena jau bija, ka tas ir tikai tām nosacīt daudz dzīvokļu mājām. Otra nianse, ka visos dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekos un katram dzīvokļu īpašniekam jāparedz individuāls siltumapgādes risinājums, kā arī šai opcijai ir piemērota izmaksu ierobežojumi. 4400 eiro uz iedzīvotāju, kas jau visos iepriekšējos uzsaukumos bija kā ierobežojums. Vienlaikus ir radīts papildus ierobežojums 31,807, jo šī opcija ļauj tā kā idejiski saņemt lielāku atbalstu kā līdz šim, piemēram, 4. uzsaukumā. Ko mēs vēl esam veikuši regulējumā, kādas izmaiņas 5. uzsaukumā? Esam ļāvuši tagad projektu iesniegt arī tikai pilnvarotai personai daudzdzīvokļu māju gadījumos, 2 dzīvokļu un daudz dzīvokļu, kur iepriekš šādām mājām varēja projektu iesniegt tikai dzīvojamas mājas pārvaldnieks. Šobrīd to var iesniegt arī pilnvarotā persona.
Tas izveidots tādēļ, ka praksē konstatējam to, ka, ja projekts īstenots tikai daļā dzīvojamās mājas, bieži vien pārvaldnieks nevēlas vai pieprasa paaugstinātu maksu par projektu iesniegšanu, un šādā veidā tad, tā kā esam vienkāršojuši šo nosacījumu. Tātad, kas vēl bija grozījumos, ir esam radījuši iespēju projektus īstenot dzīvokļu īpašumos nesadalītās dzīvojamās mājas daļā, kur iepriekš šādi projekti netika atbalstīti. Šobrīd šo nesadalīto dzīvokļu īpašumos mājas daļu, respektīvi dzīvojamo māju, var sadalīt atsevišķos dzīvokļu īpašumos līdz noslēguma maksājumam. Kas ir būtiski, ka šī dzīvojamā mājas daļa tad ietver konkrēti šos jaunizveidotos atsevišķos dzīvokļu īpašumus, ne mazāk, ne vairāk, bet, ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājas daļās dzīvoklī, tad tam beigās ir jābūt atsevišķiem dzīvokļu īpašumam vai vairākiem dzīvokļu īpašumiem. Un, protams, arī šādi atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem ir jānodrošina individuāls siltumapgādes risinājums. Tas, ko mēs vēl esam radījuši, iespēju, ja gadījumā projekts dzīvojamā mājas daļā jau tika īstenots 2., 3. vai 4. uzsaukumā, un tomēr tie pārējie dzīvokļu īpašnieki, arī redzot, ka tas projekts tiek īstenots un kad ir iespējas saņemt atbalstu, esam radījuši iespēju, kad šie dzīvokļu īpašumi, kuros tad netika īstenots projekts, var faktiski šobrīd uz 5. uzsaukumu īstenot savā atlikušajā mājas daļā šo projektu, vienlaikus piemērot šīs jau minētās kombinēšanas iespējas. Šajā gadījumā nosacījumi ir, ka apvienojot šos nosacīti īstenoto un plānoto projektu, jānodrošina šie 14 primpunkta ministru kabineta noteikumu kombinēšanas nosacījumi. Un atbalsts faktiski ir jāsaņem tad visiem dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumiem un īpašniekiem. Vēl par izmaiņām esam radījuši atvieglotākus nosacījumus dzīvojamās mājas izmantotiem energoresursiem, kur šobrīd šis slieksnis ir esošā siltumapgāde vismaz pēdējos 3 kalendāru gados, vismaz 50% apmērā tika nodrošināta ar akmeņogliem, kultūru vai biomasas cieto kurināmo. Šis ir atvieglojums, jo iepriekš šī kūdra un akmeņogles faktiski varēja tikt izmantots tikai daudzdzīvokļu mājās. Kas ir būtiski šeit pieminēt, ka šādā gadījumā PM2,5 emisijas samazinājums projektā arī jāsasniedz vismaz 0,01 tonu gadā. Un vēl pieminēt, ja šādā dzīvojamā mājā šī energoresursu daļa, kas ir mazāka par 50%, ka ja šajā daļā ir īstenota dabasgāze, tad atbilstoši tam, ka dabasgāze ir pret gaisa piesārņojumu salīdzinoši tīrs kurināmais, tad šādā gadījumā nevar tikt uzstādīts granulu katls, jo granulu katls, lai gan arī cik viņš efektīvs būtu, viņš tomēr kaut nedaudz rada piesārņojumu. Līdz ar to šādā veidā tiktu samazināt idejas, ka gaisa kvalitāte kaut neliela, bet tomēr tiktu. Līdz ar to šādas darbības atbilstoši nozares ministrijai, klimata un enerģētikas ministrijai, tad mēs esam iekļaujuši šādu nosacījumu. Ko mēs vēl esam atvieglojuši? Esam atvieglojuši iespējas šīs iekārtas uzstādīt ne tikai konkrētajā dzīvojamā mājā vai konkrētajā īpašumā, bet ņemot vērā, ka ir situācijas, kad konkrētajā dzīvojamās mājas īpašumā ir vairākas dzīvojamās mājas, palīga ēkas. Vēl šobrīd esam radījuši iespējas, ka šīs iekārtas gan par saules paneļiem runājot, var tikt uz kādas palīgēkas uzstādītas, gan arī, ja tā ir nevis palīgēka, bet cita dzīvojamā māja, bet tur ir kaut kāda racionāla iemesla, kāpēc šīs iekārtas vajadzētu uzstādīt konkrētajā mājā, tad tāda iespēja ir radīta. Protams, ka šī enerģija ir jāizmanto uz projektu attiecināmo dzīvojamo māju. Esam radījuši arī atvieglojumu, kas iepriekš nebija iespējams. Tas ir gadījumiem, kad saistībā ar komercdarbības atbalstu
Šobrīd ļausim piemērot de minimis nosacījumus arī projektu pēcuzraudzības laikā, respektīvi, ja kāds dzīvokļu īpašnieks iesniedz projektu, kurā tā kā šo uzdoto momentu netiek veikta saimnieciskā darbība, bet pēc kāda laika projektu pēcuzraudzības periodā tā kā iedzīvotājs izvēlas veikt šo saimniecisko darbību, tad ar šī brīža regulējumu tas ir iespējams, ja ir iespējams piemērot de minimis atbalsta nosacījumus. Diezgan lielas diskusijas šos grozījumus saskaņojot bija ar Klimata un enerģētikas ministriju. Visos pirmos 4 uzsaukumos tika, lai nodrošinātu nenodarīt būtisku kaitējumu un klimata drošināšanas kritēriju kopējos prasības, programmai bija nosacījums, ka pieslēgumiem centralizētajai siltuma apgādes sistēmai ir jābūt, respektīvi sistēmām ir jābūt efektīvām. Šobrīd uz 5. uzsaukumu ir mainījies Eiropas Savienības līmeņa regulējums, konkrēti direktīva 2023/1791, un atbilstoši nozares ministrijas sniegtajam viedoklim par korektu direktīvas prasību pārņemšanu, tad šajā brīdī, ja uz iepriekšējiem 4 uzsaukumiem konkrētais saraksts netika sastādīts, jo tika uzskatīts, ka Latvijā kopumā šī centralizētā siltuma apgādes sistēma ir atbilstoši efektīvai centralizētai siltuma apgādes sistēmai, tad šobrīd ir reāli sastādīts saraksts, kas arī publicēts CFLA mājaslapā, tad ar tām konkrētajām siltuma apgādes sistēmām, kas tad ir uzskatāmas par efektīvām. Sīkāk, protams, par konkrētajām vietām nolikumā, to jums pēc tam CFLA kolēģi izstāstīs, bet vēl turpinot par pieslēgumiem efektīvām centralizētajām siltuma apgādes sistēmām, arī no nozares ministrijas saskaņojot noteikumu projektu, tika mums vērsta uzmanība, ka ir jānodrošina vēl lielāka projektu prioritizācija uz prioritārajām atbalstāmajām darbībām. Līdz ar to, kā jau iepriekš minēju, 3. prioritārajai darbībai granulu katliem, faktiski tad būs jāveic papildus izvērtējums, lai noteiktu, vai gadījumā nav tehniski vai ekonomiski iespējams īstenot nosacīt prioritārākās tehnoloģijas. Šī tehniskā ekonomiskā veidlapa un nosacījumi ir iekļauti atlases nolikuma 2. pielikumā, un arī par šīs veidlapas aizpildīšanu tad sīkāk CFLA kolēģi. Centralizētajām siltuma apgādes sistēmām esam raduši arī vēl vienu papildus atvieglojumu, kas izrietēja jau no īstenotajiem projektiem. Tas ir gadījumos, kad dzīvojamā māja vēlējās pieslēgties centralizētajā siltuma apgādes sistēmai, nevienmēr visi dzīvokļu īpašnieki spēja vienoties, kad šajos dzīvokļos ieviesīs šo sistēmu. Tad esam radījuši nosacītu atvieglojumu, kur, jo līdz šim, ja nebija visā mājā, tad projekts faktiski bija noraidāms, tad šajā gadījumā ir radīta situācija, kad šo pieslēgumu var izveidot vismaz 3/4 dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu, ar opciju, ka nosacīt tie dzīvokļi, kas nepieslēdzās šai sistēmai, ka viņiem tiek radīts tehnisks risinājums to vēlākā laikā, ja būs vēlme, kas ir būtiski pilnā apjomā. Mēs nevarējām attiecināt šādas izmaksas saistībā ar vienkāršoto izmaksu piemērošanu, kur šī vienas vienības izmaksu metodika ir saskaņota ar Eiropas komisiju. Līdz ar to, ņemot vērā, ka siltummezgla jauda šajā gadījumā būtu tā kā uz visu māju, dzīvojamo māju nepieciešamo siltuma apgādi, savukārt siltuma apgādes sadalas sistēmas būtu tikai uz daļu no mājas, līdz ar to mēs šīs izmaksas šajā gadījumā nevarēsim attiecināt, un tas arī ir noteikts regulējumā. Ko mēs vēl esam atvieglinājuši? Mēs esam konstatējuši to, ka tirgū eksistē granulu katli, kas tīri pēc klasifikācijas ir cietā kurināmā lokālajā telpu sildītāji. Tad esam radījuši iespējas arī atbalstīt šādas iekārtas, arī ar niansi, ka atbalsts šādām iekārtām tiek rēķināts nevis atbilstoši kopējās iekārtas jaudai, bet netiešajai siltuma jaudai. Tas ir jaudai, kas tiek novadīts siltumnesējam, konkrēti uz apkurses sadalas sistēmu ar siltelementiem. Un pārējā jauda, kas tiek izstarota telpā, tā ir jauda, par kuru tad atbalsts netiek saņemts.
Tas būtu īsumā par MK noteikumu precizējumiem, ko vēl vēlējos šajā prezentācijā pieminēt. Līdz ar 5. uzsaukumu esam precizējuši arī vienas vienības izmaksu likmju metodiku saistībā ar sadalas tīkla un precizējumiem cenrādī. Tad esam arī izteikuši precīzākas izmaksas pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšanai, kur tad šīs izmaksas ir noteikts atbilstoši attālumam. Papildus esam metodiku arī precizējuši ar citām niansēm, bet tas īsti nav izmainījis citas izmaksas. Jā. Tas īsumā no manas puses būtu viss. Paldies par uzmanību. Jā, paldies, Edgar. Es ceru, ka cilvēkiem arī kļuva mazliet skaidrāks par tām dažām niansēm, kas ir mainījies, kas ir papildināts. Tālāk es jau turpināšu attiecībā jau uz praktisko sadaļu par pašu projektu iesniegumu sagatavošanu, kur atrast visu informāciju, kā aizpildīt dažas sadaļas. Līdz ar to tagad mazliet par šo pastāstīšu. Tātad par pašu projektu iesniegumu sagatavošanu. Tātad primāri mūsu mājaslapā CFLA.gov.lv ir iespējams atrast visu ar atlasi saistīto informāciju, visus palīgu materiālus, kā arī šīs dienas prezentācijas un arī video ierakstu. Mēs esam atvieglojuši ceļu, kā nokļūt, tātad attiecīgi pie visas šīs informācijas, attiecīgi ieejot CFLA.gov.lv mājaslapā, atveroties pirmajam skatam, skata viducī, jeb ekrāna viducī, jums ir iespēja izvēlēties atbalsta apkurs iekārtām. Ieejot, uzklikšanot uz šīs saites, ieejot tālāk jums atvērās tātad mājaslapa ar visu nepieciešamo un saistīto informāciju. Kā Edgars arī norādīja, tātad šeit ir redzams laiks, līdz kuram ir jāiesniedz projekta iesniegums, publicētais pilsētu saraksts. Esam izvilkuši tātad no likuma tieši tās pilsētas, kurās tad ir iespējams saņemt šo atbalstu. Papildus tur ir šajās pilsētu sarakstā ir arī iekļauta informācija, tad, kurās pilsētās ir efektīva centralizētā pilsētas siltuma apgāde un kurās tad var īstenot pasākumu, jeb darbību pieslēgšanos šai. Ja pie pilsētas konkrētās nav norāde par to, ka šajā pilsētā ir arī efektīva centralizētā siltuma apgāde, tad atbalstu jūs varat pieslēgties, bet mūsu programmas ietvaros atbalstu par šādu pieslēgumu pilsētas siltuma apgādes sistēmai nevarēsiet saņemt. Šeit ir, tātad mājaslapā ir arī publicēta visa informācija, kas ir saistīta ar atlasi, kā tiek veikta atlase, viss, kas ir saistīts ar atlasi, kā tiek kā mēs organizējam visu šo procesu, ir projekta iesnieguma atlases nolikums. Tajā ir visa par un ap informācija par šo pasākumu, kā arī sīkāks uzskaitījums par papildus iesniedzamiem dokumentiem. Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts arī pašā projekta portālā ir iestrādāts, aizpildot projekta iesniegumu, arī tur vēl papildus informācija. Tā kā esam mēģinājuši jums sniegt dažādas norādes vairākās vietās. Esam arī publicējuši, šeit ir arī atrodami tātad dažādi paraugi. Pilnvaras paraugs, ja mājas īpašnieks neiesniedz projekta iesniegumu, bet vēlas kādu citu personu pilnvarot, tad ir atrodams
mūsu mājaslapā šīs pilnvaras paraugs. Ir arī tātad atrodama informācija par tehniski ekonomisko pamatojumu, kā tas ir jāizpild, kāda veida informācija tajā ir vajadzīga, ja jūs plānojat valsts pilsētu teritorijā uzstādīt granulu katlu, tad attiecīgi šis tehniski ekonomiskais pamatojums ir jāizpild. Un tur arī norādes, kas ir nepieciešams, kur kas ir jāieraksta, tad attiecīgi šo dokumentu paraugu šeit var atrast. Šeit es domāju, ka priekš pašiem projekta iesnieguma aizpildīšanas ļoti noderīgs materiāls jums ir tātad publicēts pie palīga materiāliem, tas ir pats pirmais palīga materiāls projekta sagatavošanai. Tajā mēs esam arī ar vizuāliem bildēm, dažādiem papildus skaidrojumiem izvērsti, iekļāvuši informāciju, kur kas projekta portālā ir jānorāda, jāizpilda un tā tālāk. Tas jums būtu kā mazā rokas grāmata, ko vajadzētu, kad jūs vēlties sākt aizpildīt projekta iesniegumu, paņemiet sev, teiksim tā, blakus un būs jums rokas grāmata, kā, kur un ko aizpildīt. Tālāk tātad par pašu projekta iesniegumu iesniegšanu, tātad pašu projektu iesniegumu sagatavo un iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā, KPVIS, jeb projekta portāls. Ir dažādi saīsinājumi, kā nu kurš to lieto. Mēs to vēlamies saukt par projektu portālu. Papīra formātā ar e-parakstu atsevišķi iesniegt, atsūtīt uz e-pastu. Citos veidos tas nav iespējams. Visus projektu iesniegumus aizpilda elektroniski un iesniedz caur šo sistēmu. Mūsu mājaslapā arī tātad ir saite un īsceļš uz šo projektu portālu. Attiecīgi jums jāpieslēdzās juridiskas par pašu pieslēgšanos, ja jūs to darat pirmreizēji. Tātad juridiskas personas, kas vēlēsies iesniegt projekta pieteikumus un iepriekš nav lietota šī sistēma, vai arī, ja jūs esat lietojuši kādu no citām iepriekšējām apakšsistēmām iepriekšējos periodos, tad juridiskām personām jāgriežās ir CFLA un jāslēdz līgums par šīs projekta portāla lietošanu. Šeit ir saite, kur ir atrodama sīkāka informācija, kā juridiskas personas slēdz līgumu ar mums attiecībā par projektu portālu lietošanu. Fiziskas personas, tātad mājas īpašnieki vai to pilnvarotās personas, kas ir fiziskas personas, veic šajā sistēmā pašreģistrāciju. Pirmreizēji tātad ieejot šī sistēmā būs jāapstiprina lietošanas noteikumi, kas ir pašās lapuses ritinot uz leju, pašās lapuses apakšā. Nākamais būs jānorāda e-pasta adrese, uz kurieni tiks nosūtīts reģistrācijas e-pasts ar saiti, kur jāaktivizē 15 minūšu laikā, lai reģistrētos un reģistrāciju pabeigtu. Attiecīgi pēc tam, kad jūs e-pastā esat aktivizējuši tātad atsūtīto saiti, jūs varat mierīgi pārslēgties un pieslēgties sistēmai un sākt gatavot projekta pieteikumu. Protams, sīkākas un vizuālas instrukcijas arī atrodams jau manā iepriekš pieminētajā palīga materiālā, kā arī saitē, kas ir publicēta mājaslapā. Tagad par pašu projektu portāla vizuālu izskatu, kā tas izskatās un kur konkrēti kādā sadaļā, kas būtu jānorāda, kam pievērst uzmanību, es jums nodemonstrēšu jau pašā sistēmā. Tātad, attiecīgi
par mājaslapu. Tātad vienkāršākais ceļš, kā pieslēgties tātad sistēmā. Ieejot CFLA.gov.lv mājaslapā, lapus vidū, kā saka, ir e-vide KP viss, nospiežam uz saites, protams, turpināt, un jūs tiekat novirzīts tātad pieslēgšana, lai varat pieslēgties sistēmai. Portāls šādi izskatās, vienkārši pieslēdzamies. Ja jūs esat veikuši visu reģistrāciju, tad attiecīgi tam nevajadzētu būt problēmas. Ievadat visus datus, kā jums vajag. Attiecīgi, ja jūs to jau darat vairākas reizes, šeit jums jau būs kaut kādas sagatavas, bet tie, kas to darīs pirmoreiz, jums atvērsies pilnīgi tukša sākuma lapa. Lapas augšpusē ir sadaļa projekti. Kreisajā pusītē mums ir 2127 pieejamās atlases. Šeit atverās, jums skats ar visām šobrīd esošajām atlasēm, kur ir iespējams pieteikties iesniegt savus projektu pieteikumus, bet jums ir tātad jāatrod šī brīža jums tieši interesējošās atlase. Tātad, kā jau minēju, šajā gadījumā mēs skatāmies pēc pasākuma numerācijas, kas mums ir 2236. Šajā gadījumā mums, teiksim tā, jāritina lapa uz leju, un attiecīgi augošā secībā šies numerācija ir. Mēs atrodam mums interesējošo, kas ir atlase, tātad, kā jau minēju, 2236, un vienkāršākais veids izveidot projektu. Norādat savu nosaukumu šim projektam. Jūs viņu arī mazliet varēsiet pēc tam labot, bet vēlams, tātad, šajā gadījumā, kā es jums vienkārši rādu, te var ievadīt arī adresi, norādīt, kurā īpašumā, attiecīgi izvēlēties projektu iesniedzēju. No manas sistēmas puses es uzrādos kā Centrālā finanšu līguma aģentūra, bet kurā gadījumā jums būs iespēja izvēlēties savu vārdu, uzvārdu, ar kādu jūs reģistrējāties, jo citu iespēju, kā cits iesniedzējs, jūs to nevarēsiet izdarīt. Attiecīgi, līdz ko jūs esat ievadījuši šo informāciju, jums parādās tātad elektroniski iespēja aizpildīt projektu iesniegumu. Kreisajā pusē ir visas sadaļas, kas attiecās uz projekta iesniegumu, kurās ir jānorāda visa nepieciešamā informācija. Ja jūs, teiksim, atverat informāciju, piemēram, un īsti nezināt, ko šeit norādīt, mēs esam iekļāvuši visus paskaidrojumus par to, kāda veida informāciju vajadzētu iekļaut arī zem ikonas tāda kā jautājuma zīme, uzzināt vairāk, uz šādas noklikšķinot, jums atverās papildus skaidrojums, kas šajā sadaļā vai šajā vietā būtu nepieciešams norādīt, kāda veida informāciju, attiecīgi jūs iepazīstieties, attiecīgi norādat. Par to, par jebkuru, teiksim, ir vietas, kas mēs jau esam norādījuši un jau iekļāvuši, kas attiecīgi attiecās un varētu būt vienāds visiem. Šobrīd mēs esam norādījuši tādu informāciju iekļāvuši divās vietās, tas ir projekta mērķis. Jūs to varat papildināt, bet pēc būtības šādam ir jābūt jūsu projekta mērķim. Nākamā sadaļa, kas jau jums ir definēta, ir attiecībā uz projekta riskiem. Šeit jau ir uzskaitījums, kādi ir tipiskie projekta īstenošanas, finanšu un dažādi citi riski. Lūgums ar tiem iepazīties. Ja jūs saskatāt, kad varētu būt vēl kāds papildus risks, neīstenot projektu vai jebkāda cita risks, kas varētu apdraudot sekmīgu projektu ieviešanu, jūs varat šo risku pievienot
un aprakstīt attiecīgi. Bet varat arī neko šajā risku sadaļā nemainīt, bet pārskatāt. Tālāk, ar ko vispār mēs iesakām, sākt pašu projektu iesniegumu aizpildīšanu. Svarīgākā sadaļa ir sākt ar dzīvojamās mājas aprēķina sadaļu. Šī ir jauna sadaļa, ko mēs esam ielikuši sistēmā, lai jums atvieglotu datu vēsturisko ievadi. Daudzi aprēķini, balstoties uz šiem jūsu ievadītiem datiem, tiks aprēķināti automātiski, tādi kā, piemēram, mājas klase, energoefektivitātes klase, PM daļiņu samazinājums, nepieciešamā plānotā, siltuma apgādes jaunā avota maksimālās jaudas nepieciešamās un tāda veida dažāda informācija. Attiecīgi par šīs sadaļas aizpildīšanu. Jums ir tātad pirmā izvēle, kas jums ir jānorāda, kādā īpašumā tiek īstenots projekts. Vai tā ir viendzīvokļu māja, jeb mazā privāta māja, vai tas ir 2 vai vairāk dzīvokļu māja, jeb daudzdzīvokļu māja. Uz piemēru es varbūt varu īsi parādīt. Labi. Atzīmējot vienkārši privātu māju, jaunās iekārtas veids uzrādās viena, tad uz visu māju viena iekārta, viena veida iekārta. Šeit nav iespēja, tālāk, šis lauks ir vairāk parādās informatīvs, nav tālāk iespēja, piemēram, mazā privātu mājā izvēlēties vienā istabā es vēlos siltumsūkni, otrā es gribu granulu katlu, tātad kombinēt nav iespējams viena iekārta priekš visas mājas siltuma apgādes nodrošināšanas. Jā, tātad dzīvojamā mājā dzīvokļu skaits 1, šeit nav vajadzība labot, jo attiecīgi tātad šajā mājā skaitās 1 dzīvoklis. Par vēsturiskiem patēriņiem tātad mēs klikšķinam, ja piespiežam pievienot. Tātad attiecīgi tālāk dzīvokļa numurs mazā privātmājā 1. Vienīgais dzīvoklis, 1 dzīvoklis. Attiecīgi norādam telpu grupu, pēc zemes grāmatas telpu inventarizācijas lietas, norādam visu nepieciešamo informāciju. Liederīgā jeb apkurināmā platība, tātad norādam to platību, kas tiek apkurināta. Ņemam ārā neapkurināt, no ēkas kopējās platības, mēs ņemam nost neapkurinātu pagrabu, un attiecīgi varbūt ir neapkurināti bēniņi, vēl kādas telpas, kuras tiešām netiek apkurinātas. Piemēri par vidējo iekštelpu temperatūru ziem apkuras sezonā. Vidēji, kādu temperatūru jūs nodrošināt? Droši vien, ka zemāk par 15 grādiem diez vai, tad jūs saltu nost, komforta temperatūra iespējams 21. Tas ir jūsu individuāli, kāda vidēji jums tiek temperatūra nodrošināta. Attiecīgi arī tātad pievienot jaunu esošās apkuras iekārtu, tas ir tātad jūs norādat to informāciju, kāda šobrīd jums ir apkuras iekārta. Mēs esam mēģinājuši šeit visus šos veidus iekļaut, kādi veidi mēdz būt. Vai tas ir kamīns, vai tā ir virtuves plītiņa, podiņkrāsns, visi iespējamie veidi. Norādat, kas jums, ir, pieņemsim, ir podiņkrāsns. Jums automātiski un ir iestrādāts, kā kurināmais, ko jūs šādā podiņkrāsnē izmantojat, ir malka ar 51% mitrumu. Ir, protams, iespēja arī šeit kaut ko pamainīt, ja jūs šo podiņkrāsnī pēkšņi kurinat ar
kaut kādu citu kurināmā veidu, šeit jūs varat arī norādīt. Par mazāku mitruma līmeni zem 51%, ja jūs tiešām zinat, un es nezinu, tā malka jums īpaši sausa tiek atvesta, kā tiek glabāta, un ja jūs varat pamatot, ka viņi ir īpaši sausa, ja, tad varat pamainīt šos procentus, bet parasti, ja mums atved malku, mēs glabājam šķūnītī, tad parasti mēs pieņemam, ka tas ir 51%. Un, kā arī ievadam, cik tad kubikmetrus, vai nu tie ir berkubi vai cieškubi, atkarībā kā jums ir, tas ir jūsu vēsturiskie dati par īpašumu, norādām iepriekšējo apkurses sezonu patērētos daudzumus. Norādām, ka šos dati, ko jūs ievadat, ir uz, teiksim tā, pašdeklarācijas principa, pierādīt ar čekiem, rēķiniem, to mums nevajag pievienot pie projekta iesnieguma. Mēs ticēsim tam, ko jūs būsiet norādījuši šajā gadījumā, bet norādiet tiešām, kā jūs patērējat. Esat patērējuši. Saglabājam datus. Šeit viņi saglabājās. Ja jums mājā ir vēl bez, piemēram, kamīna krāsnes, virtuves plītiņa un kamīns, pievienojiet papildus. Pievienot jaunu esošo. Tad, ja jums ir divas, piemēram, krāsniņas, attiecīgi arī norādat tos patēriņus. Šeit jūs varat pievienot atsevišķi klāt vēl kādu. Šajā lapā arī norādat, ko tad jūs plānojat darīt. Vai nu pieslēgties pilsētas centralizētai apkurei, tātad siltumsūkņa veidu, kādu tad jūs plānojat, vai granulu katlu uzstādīt. Un attiecīgi norādat. Šeit jums tātad jau parādās, vēl varat norādīt, vai jūs uzstādiet papildus saules paneļus vai neuzstādat saules paneļus. Ja jūs plānojat, tad attiecīgi norādat visu iespējamo informāciju, kas šeit tiek prasīta. Ja neplānojat, tad arī atstājat neplānojat un saglabājat datus. Ja jūs izvēlaties, protams, apkurs veidu granulu katlu, jums parādās šāds paziņojums. Tātad, bet atgādinu, ka tas vairāk tiešām ir tendēts uz valsts pilsētām, bet parādīsies viņš visiem, kuri būs izvēlējušies granulu kurināmā veidu plānoto. Apstipriniet, ka jūs esat sapratuši šo paziņojumu. Jā, šeit tas paziņojums atkārtojas vēlreiz. Un saglabājot datus, jums jau tātad, kā es norādīju, automātiski jau parādās dažāda veida informācija. Tātad aprēķinātā PM emisijas daļiņu jau aprēķins automātiski tiek parādīts. Šeit jums arī automātiski parādās tāda informācija par to, kādai klasei atbilst jūsu īpašums un vai klase ir atbilstoša mūsu programmas nosacījumiem un jūs atbilstat un varat pretendēt uz atbalstu vēlāk, īstenojot šo projektu. Dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda arī informatīvi parādās. Šeit varētu parādīties pie gadījumiem, ja ir vairāk daudzdzīvokļu māja, kura ir uz robežas par siltumapgādes esošo jaudu virs 50 kW. Šeit parādītos, piemēram, 52, tad jūs nevarat, tā būtu jau pa lielu dzīvojamā māja. Šeit tā tad parādās, vai jums atbilst dažādiem vēl papildus nosacījumiem. Jā, saglabājot šos datus, tad arī tātad jūs jau redzat informatīvi, vai jūs varat pretendēt vai nevarat. Nākamais jūs varat, teiksim, attiecīgi, ja jums parādās, piemēram, paziņojums par to, ka jums ir F klase, un jums neatbilst, jums būs jāpārbauda, vai jūs esat korekti ievadījuši primāri esošos datus,
un nepieciešams pārbaudīt, un, ja nepieciešams, arī pielabot tos. Labošanu jūs varat veikt caur šo lapu zem pret konkrēto dzīvokli. Ir tātad 3 punktiņi, jā, viņi ļoti neuzkrītoši, bet caur 3 punktiņiem ir iespēja labot, un jums atkal atverās vaļā iespēja palabot vai nu liederīgo platību, temperatūru varbūt tās jūs ierakstījāt pa mazu tomēr. Attiecīgi zem jebkuriem 3 punktiņiem jums ir iespēja izlabot kaut kādu informāciju. Pārbaudiet to. Ja jūs pārliecināties un saprotat, ka nē, jūs esat visus datus ievadījuši korekti, tiešām tā tas jums ir, bet vēl joprojām jums uzrādās, ka jums klase, piemēram, nav atbilstoša, jūs varat vērsties pie certificēta energoauditora, kurš veiks pārrēķinu, un iespējams viņš var pierādīt to, ka jums tomēr tā klase ir augstāka nekā F klase. Jo šie ir standarta aprēķini, bet šādi gadījumi, teiksim, tiks vērtēti ļoti individuāli. Nākamā būtiskā sadaļa ir darbības un izmaksas. Šeit ir lauki, protams, kur ir jānorāda tātad visa nepieciešamā informācija, bet attiecībā jau uz darbībām no aprēķina sadaļas šeit jau automātiski ielasās tātad jaunās iekārtas nepieciešamā jauda. Šis jau ir automātiski. Tas, kas jums vēl papildus ir šeit jānorāda, vai jūs arī plānojat mainīt visu apkuras sistēmu. Tas ir visus radiatorus, pāriet no radiatoriem, piemēram, uz siltajām grīdām, vai nē. Ja jūs plānojat, atzīmējat attiecīgi. Par saules paneļiem, ja jūs iepriekšējā sadaļā būsiet norādījuši, šeit jau būs automātiski parādīsies nepieciešamā informācija, bet šajā gadījumā, tā kā mēs izvēlējāmies un norādījām iepriekš, ka mēs nevēlamies papildus uzstādīt saules paneļus, tad šeit arī nekas vairāk arī nav jānorāda. Attiecīgi, lai jūs redzētu, kāda ir jūsu atbalsta summa, noteikti jums ir jānorāda arī deklarēto personu skaits. Un attiecīgi atbalsta summa jums tiks aprēķināta arī automātiski, un šeit ir arī iekļauti dažādi ierobežojumi. Ja jūs, protams, īpašumā ir tikai viena deklarētā persona, attiecīgi maksimālais atbalsts, lai arī pēc aprēķiniem sanāk būtu 5000, piemēram, 491 eiro, tad ņemot vērā to, ka tur ir tikai viena deklarētā persona, tad ierobežojums nostrādā uz šo deklarēto personu un jūs atbalstā saņemtu tikai 4400. Attiecīgi, ja jums ir vairāk deklarētas personas, tad attiecīgi jūs norādat, cik tad jums tur ir deklarēto personu. Un tad, attiecīgi, ja ir vairāk deklarēto personu, tad jūs saņemtu to atbalsta summu, kas ir aprēķināta. Par to mums ir bijuši arī daži jautājumi par to, cik ilgi ilgi jābūt deklarētai šai personai. Mums šāda nosacījuma nav. Līdz ar to, ja jums šajā īpašumā ir viena deklarēta persona vai pēkšņi vispār nav deklarēts, jums jābūt deklarētām personām gan uz projekta iesniegumu brīdi, gan arī pabeidzot projektu vienādam, lai jūs, teiksim, varētu pretendēt uz maksimāli iespējamo atbalstu. Jā. Tā tad ir, protams, ja jūs nenorādīsiet kādu informāciju, jums neļaus saglabāt kaut kādus datus, norādiet, aizpildiet visus laukus un norādiet pēc iespējas plašāku informāciju, attiecīgi, lai jums, mēs izskatot projektu iesniegumu, gūstam pilnu, teiksim, informāciju par to, kas jums notiek, ko esat plānojuši, un
nerastos papildus jautājumi, nepieciešami precizējumi vai vēl kaut kas, lai ātrāk jūs tiktu pie projekta īstenošanas un atbalstu arī saņemtu. Nākamās sadaļas, ejot cauri rādītāji, tas aizpildās automātiski no citām sadaļām. Par valsts atbalsta sadaļu, tātad attiecīgi, ja jums nav saimnieciskas darbības nekāda veida šajā īpašumā, tad attiecīgi jūs norādat, ka nesaņemsiet valsts atbalstu šīs programmas ietvaros, kā arī nesniedzat tālāk de minimis atbalstu. Attiecīgi, bet ja jums tomēr ir kāda veida saimnieciska darbība, tad šis pasākuma ietvaros atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts. Atbalsta summa no tā nekāda nemainās. Vienkārši šis atbalsta veids ir mazliet savādāks. Attiecīgi, ja jūs ir saimnieciska darbība, jūs norādat, ka jūs saņemsiet pienākošo atbalstu kā de minimis atbalstu, jūs saņemat un norādat, kad tālāk neesat de minimis sniedzējs. Konsultanti jeb pilnvarotas personas, ja iesniedz, tad viņi par dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļa īpašumā ir valsts atbalsts, tad viņi norāda, ka saņem valsts atbalstu un tālāk ir de minimis sniedzējs, jo viņš tālāk to atbalstu nodod īpašniekam. Šīs ir tās mazās nianses, bet jebkurā gadījumā, ja jums rodās papildus jautājumi, tomēr īsti līdz skaidrs nav, noteikti varat rakstīt mums, zvanīt uz konsultatīvo tālruni, tālāk attiecīgi mēs jums palīdzēsim varbūt kaut kādu situāciju risināt individuāli. Tālāk svarīgi tātad sadaļa ir pielikumi. Obligātais pielikums, kas attiecās uz visiem projekta iesniedzējiem, neatkarīgi no tā, ko viņi veic un plāno projekta ietvaros darīt, ir esošā siltumapgādes sistēmas fotofiksācija. Tas ir visiem. Attiecīgi papildus pielikumi ir, skatoties no tā, kaut kādām papildus darbībām vai jūsu statusa, vai jums vajag tehniski ekonomisko pamatojumu, vajag vai nevajag, vajag ēkas energosertifikātu vai nevajag. Visi tās situācijas ir aprakstītas arī šeit, kuros gadījumos to jums vajag vai nevajag. Tā kā visi šie papildus pielikumi ne visiem obligāti ir jāiesniedz. Tas ir atkarībā no konkrētās situācijas, tie ir papildus pielikumi vai nu vajag vai nevajag. Bet visiem, kas ir 100% vajadzīgs un obligāti jāpievieno, tas ir dzīvojamās mājas vai dzīvokļa vai vairāku dzīvokļu esošā siltumapgādes sistēmas fotofiksācija. Tā par to fotofiksāciju tad turpināsim tālāk, tad pāriesim atpakaļ uz prezentāciju. Tā, tūlīt tehniski mazliet sagrupēsimies. Atvainojos mazliet. Tā, jā. Tātad par pašu fotofiksāciju. Šeit ir tādi mazliet vizuāli piemēri, kā tā varētu izskatīties un kas jums ir jānofotografē un pie projekta jāpievieno. Tātad esošais siltumapgādes avots no vairākiem rakursiem, tā, lai mēs pilnu bildi varam saprast, kas tad jums uz vietas notiek, par krāsnīm, pašmūrētajām, tātad tas ir viss skaidrs, bet ja jums ir esošais, piemēram, vecs granulu katls vai jebkura, teiksim, rūpnieciski ražota iekārta, tad, protams, vēlams arī nofotografēt un atrast, kur viņam ir datu plāksnīte.
Un papildus, ja jūs vēlaties mainīt visu apkures sistēmu, tas ir radiatori, jeb kāda veida esošie siltuma elementi, tātad arī visa šī sistēma ir jānofotografē, lai mēs redzam, kādi jums ir esošie radiatori, vai tie ir čuguna, vai mazliet jaunāki, vai dažāda veida, kā arī apkuras, teiksim, visas trubas, kas iet līdz no apkuras iekārtas līdz sildelementam. Vai tās ir lai mēs redzam, vai tās ir iebūvētas sienā, vai tās ir ārpus sienām, jo pēc būtības ir tā, ka jums ir jāmaina visa apkuras sistēma. Tas ir nepietiek tikai nomainīt tīri radiatorus, jums jāmaina ar visām pieejošām trubām. Protams, var būt īpašs izņēmums, ja šīs trubas ir iebūvētas sienās, bet tad mums tas ir bildēs jāredz, kāpēc jūs nemainat esošās trubas, kuras ir iebūvētas sienā. Bet viss, kas ir redzams ārpus sienām, visas tās arī trubas ir jānomaina. Tagad mēģināšu arī īsi par pašu vērtēšanas procesu. Tātad projektus visus iesniegtos šajā pasākumā mēs to vērtēšanu uzsākam pēc visu iesniegto projektu beigu termiņš, tātad atlases termiņš, jeb pēc 16. Tātad pēdējā diena, kad var iesniegt projekta iesniegumus, ir 16. septembris. Līdz ar to mēs vērtēšanu uzsākam jau no nākamās dienas, kas ir 17. septembris. Attiecīgi, varat negaidīt, protams, līdz pēdējai dienai un sākt kaut ko darīt, bet tas, ka jūs iesniegsiet šodien, rīt vai vakardien iesniedzāt, primāri priekšrocības nekādas tas nesniedz. Attiecīgi, jebkurā gadījumā arī ātrāk lēmumu jūs no mums kaut kādu atbildi par to, kas projekts saņem atbalstu vai nesaņem atbalstu ātrāk kā 17. septembris, kad mēs uzsāksim vērtēšanu, nesaņemsiet. Nekādu atbildi ātrāk nesaņemsiet, un vērtēšanu mums pēc likuma ir noteikti jāveic 3 mēnešu laikā. Protams, atkarībā no projektu skaita mēs mēģināsim to darīt pēc iespējas ātrāk, bet provizoriski tas varētu būt 3 mēnešu laikā. Un tad jūs vēl šogad noteikti, mēs ļoti ceram, saņemsiet arī atbildi par to, vai jūsu projektu pieteikums tiek apstiprināts ar nosacījumu, sliktākajā gadījumā noraidīts tālāk par tiem veidiem. Ja jūs saņemsiet pavisam pozitīvu lēmumu, kas ir apstiprināts bez nosacījumiem, tīri apstiprināts, jūs pēc būtības nākamajā dienā arī varat vērsties pie mums un slēgt līgumu jau par projektu īstenošanu. Ja nākamais veids, ko jūs iespējams varētu saņemt, ir apstiprinošs ar nosacījumiem, tas nozīmē, ka tomēr projekta iesniegumā ir kaut kādas nepilnības, trūkst informācijas vai nepieciešams kaut kas precizēt, jo īsti vērtēšanas kritērijiem jūs tur neatbilstat. Un tātad ir nepieciešams labot sniegto informāciju vai sniegt papildus informāciju, bet vēršam jūsu uzmanību. Ja jūs saņemat lēmumu apstiprinošu ar nosacījumu, izpildiet šos nosacījumus, sniedziet visu nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā, kas būs norādīts individuāli šajā lēmumā. Pretējā gadījumā, ja mēs nesaņemsim nekādus labojumus, nekādus precizējumus, jūsu projekts tiks noraidīts, atbalstu jūs nesaņemsiet. Jums ir norādītā termiņā, izdariet visu, kas ir lūgts lēmumā. Pēc tam, ja jūs iesniegsiet, mēs izvērtēsim, un tad jums nākamais būs tāds atzinums, ka jūs visi nosacījumi ir izpildīti, un tad jūs atkal varēsiet griezties CFLA un slēgt līgumu par projektu īstenošanu.
Un tad, teiksim, diemžēl tāds bēdīgākā situācija un droši vien nepatīkamākā, jūs varētu arī saņemt lēmumu par projektu pieteikumu noraidīšanu. Šeit ir uzskaitīti tās situācijas, kurā gadījumā jūs šādu lēmumu varētu saņemt. Protams, ja uz projektu iesniedzēju vai īpašnieku kādu ir attiecinām dažādi sankcijas vai izslēgšanas nosacījumi, tad tur atbilstoši likumam, kad jūs pēc būtības nevarat pretendēt uz atbalstu, vai jūs, piemēram, projekts neatbilst kādam no neprecizējumiem kritērijiem. Piemēram, jūs būsiet iesnieguši projektu iesniegumu un projekta īstenošanas vieta, jeb jūsu īpašums atrodas ārpus pilsētas teritorijas, lauku teritorijā vai, ciema teritorijā. Šajā gadījumā jūs saņemsiet pretīm lēmumu, ka projekts tiek noraidīts, jo netiek īstenots pilsētas teritorijā vai valsts pilsētas. Attiecīgi vēl varētu būt dažādi gadījumi, kad arī uzreiz tātad klase neatbilst vai iesniedz projektu par lielu daudzdzīvokļu māju, kura tur siltuma enerģijai patērē vairāk par 50 kilovatiem un vēl dažādi gadījumi, kad ir iespēja dabūt, saņemt no mums noraidošu lēmumu. Nepietiek finansējums tajā gadījumā, ja mums būs konkursā, pieteiksies vairāk projektu nekā ir pieejams finansējums, tad attiecīgi tiks vērtēti arī projekti pēc kvalitātes, piešķirti punkti un skatīsimies tiem, kam būs vairāk punktu, tiem būs priekšrocības un bet tiem, kam būs mazāk punktu, paliks, aiz strīpas, tad tiem nepietiekam finansējumu dēļ varētu arī saņemt negatīvu atbildi. Un otrs ir, ja būs iepriekš saņemts lēmums par apstiprināšanu nosacījumiem, bet jūs nelabosiet, neiesniegsiet papildus informāciju, vienkārši noignorēsiet to, tad pēc termiņa, kas norādīts precizējumu veikšanai, jūs varētu arī saņemt noraidošu tātad lēmumu. Ja jūs vienkārši vēršu jūsu uzmanību, ja jūs saņemsiet apstiprināšanu nosacījumu projektu, lēmumu, veicat tikai tās darbības, kas šajā lēmumā ir norādītas. Neveiciet nekādus papildus precizējumus, pēkšņi nesākat palielināt iespējams kaut kādu atbalsta summu, ja pēkšņi jūs vēlaties, tas nebūs pieļaujams un jūs šādus precizējumus nedrīkst veikt. Un īsumā par iespējamo šo laika grafiku, tātad ja viss veiksies un viss būs optimāli, jūs vēl pie atbalsta un lēmuma varētu arī tikt vēl šogad. Šis īsumā ir viss, paldies, bet vēlreiz arī atgādināt vēlos jums par iespēju arī konsultēties, rakstīt e-pastus saistībā ar šo programmu uz e-pasta adresi silti@cfla.gov.lv, kā arī ir tālrunis, īpaši priekš šīs atlases, un tātad, uz kuru jūs varat zvanīt un uzdot savus interesējošos jautājumus. Visa informācija vēlreiz atgādina, ir pieejama mūsu mājaslapā, un ceru sagaidīt projektus. Tas īsumā par mūsu tātad vērtēšanu un projekta pieteikumu aizpildīšanu, un tad tagad pāriesim uz noslēdzošo daļu mazliet. Pēdējais, svarīgā arī informācija ir attiecībā jau uz
īstenošanas posmu, tajā brīdī, kad jūs būsiet sekmīgi izgājuši atlases procesu un dabūjuši atbildi no mums, kad jūs varat pretendēt uz finansējumu, noslēguši līgumu par projektu īstenošanu ar CFLA, jums iestāsies viena no svarīgākajām lietām sekmīgi īstenot šo projektu. Un tagad mana kolēģe Vita pastāstīs, ko svarīgi, kādas nianses ņemt vērā attiecībā uz projektu īstenošanas brīdi, attiecībā uz iekārtām un vēl dažādām niansēm, lai jūs sekmīgi tiktu beigās pie projekta finansējuma. Labdien! Kā jau kolēģi teica, esmu siltumapgādes projektu nodaļas vecākā eksperta Vita Raubiška. Jā, tātad iespējams jūs nedzirdējāt, jo aizmirs ieslēgt mikrofonu, nav grūti atkārtošu, tātad esmu Vita Raubiška, siltumapgādes projektu nodaļas vecākā eksperte. Pievērsīšos vairāk tādiem knifiem, ko vērtējot pirmo 4 uzsaukumu maksājumu pieprasījumu esam saskārušies. Tas varbūt tās nebūs pamācība vairāk, kur ko aprakstīt, kur ko ievietot, bet kādi dokumenti mēs tādi rada jautājumus mūsu abu starpā, gan finansējuma saņēmēji, gan mums projektu vadītāju starpā. Tāpēc virzīsimies uz priekšu, paņemšu datoru savērtāk. Pirmais slaids ir tā kā projekta īstenošana, tas vairāk ir domāts arī, kolēģi jau gan pieskārās, bet mazliet vairāk par procesu, kā ir projekta īstenošanas process. Tad, kad jūs jau saņemat atzinumu, tas jau ir iestājās nākamais, es teiktu, posms projekta īstenošana, jo tālāk mēs jau tīri arī mēs saņemam informāciju par to, ka finansējuma saņēmējs ir saņēmis atzinumu, un mēs sākam gatavot līgumu. Kad līgums ir sagatavots no mūsu puses, jūsu e-pastā jums nonāk informācija ar saiti uz projektu portālu, KP-Viss, jā, viņiem ir dažādi nosaukumi, viņš ir daudzpusīgs, un šeit ir ar elektronisko parakstu ir jāparaksta līgums. Tanī brīdī, kad ir parakstīts līgums, tīri teorētiski var jau sākt iesniegt maksājumu pieprasījumu, bet principā tas paver procesu uz projekta īstenošanu, īstenot tās darbības, ko jūs esat prezentējuši projekta iesniegumā, visas šīs darbības. Kad ir pabeigts projekta iesniegums, kad ir pabeigts projekta darbības, jūs sākat iesniegt maksājumu pieprasījumu projekta portālā, izvērtējot šos te iesniegtos dokumentus un veicot pozitīvu lēmumu, mēs veicam pārskaitījumu, un tad sākās nākamais process, tas ir pēcuzraudzības process, kas ilgs 5 gadus, un tur varbūt tās var ņemt vērā, ka tur arī mēs braucam pārbaudē izlases kārtībā. Ne uz visiem projektiem veicam, es teiktu tā, pēdiņās random izlasi, un tad uz šiem te projektiem aizbraucam, paskatāmies, kā iekārtas ilgtspējīgi darbojās. Mazliet nosacījumi saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, ka projektu izmaksas, tātad iekārtas, var iegādāties ne ātrākā no 7. aprīļa 2023. gada. Projekta darbības nav pabeigtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Centrālā finanšu līguma aģentūrā, respektīvi nav PN akta datumi, ja tā var pateikt, un tas tāds uzskatāmākais. Viņš nav agrāks par datumu, kad jūs iesniedzat projekta iesniegumu šajā KP-Viss portālā. Vēl gribu vērst uzmanību, ka jaudas, kā jau bija teikts, nav atkarīgs kolēģis. Kolēģis stāstīja no tā, ka jaudas, es atvainojos, izmaksu apjoms nav atkarīgs no jūsu ieguldītās naudas lielākās vai mazākās. Tā ir atkarīga tikai pret nominālo jaudu, ko nosaka arī vienas vienības izmaksu metodika. Šajā metodikā, kas ir arī kolēģi Kristiņa stāstīja mājaslapā, var redzēt arī šo konkrēto, kā veidojās izmaksa pret nominālo jaudu. Un nākamais faktors, kas ir jāņem vērā, ir atbalsts nepārsniedz 4400. Gribu pateikt, ka tas nav ne tikai tiks vērtēts pie projekta iesnieguma, tas arī ir šis iedzīvotāju skaits, arī maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datuma. Ja, tātad ir 2 punkti, kad mēs vērtējam iedzīvotāju skaitu pret
deklarēto iedzīvotāju skaitu nekustamajā īpašumā projekta adresē, tiek vērtēts pret apjomu izmaksājumu. Tātad projektā paredzētās darbības ir īstenots, visi dokumenti ir sagatavoti, tā teikt, pieņemšanas nodošanas akti ir parakstīti, jūs esat gatavi iesniegt maksājumu pieprasījumu, kur mēs esam saskārušies, un tāpēc gribu pastāstīt, kad pirmā lapa, ko jūs atverat, ir tur, kur jūs ierakstat savu konta numuru, finansējumu saņēmēju konta numuru, un arī pievienojot šos fotofiksācijas, kā jau vienības izmaksu metodikā tiek prasīts iekārtu no dažādiem skatu punktiem, ja tā ir siltumapgādes sistēma, tad arī radiators katrā istabā vai kolektorus siltajām grīdām, energomarķējums, atbilstības deklarācijas, ja tas ir nepieciešams, tātad šos dokumentus šeit pievieno, un ir tāda, uzreiz liekas, ka darbiņš ir padarīts, var sniegt iekšā. Gribu vērst uzmanību, kad šī maksājuma pieprasījumā mēģināšu, vai jūs redzat vai neredzat jūsu pelīti. Maksājuma pieprasījumā ir arī tāda sadaļa kreisajā pusē, darbības un izmaksas. Uzklikšķiniet arī lūdzu uz šo sadaļu un aizpildiet arī reāli iegādāto, uzstādīto iekārtu jaudas. Vai ir attiecīgi šeit ir divas iekārtas, jābūt, piemēram, saules paneļi, šis saraksts pagarināsies. Labajā kolonā ir tas, kas jums bija paredzēts projekta iesniegumā, kreisajā kolonā ar aktīvajiem laukiem ir tas, ko jūs reāli uzstāda šīs iekārtas, kā arī aizpildiet deklarēto uz maksājumu pieprasījumu dienu deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamajā īpašumā, kā arī aizpildiet informāciju, vai nekustamajā īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība. Jā, nē. Ja nē, tad paliek skaidrojuma lauks tukšs, jā, tad aizpildiet, kāda veida šī saimnieciskā darbība ir, ko jūs ar to esat domājuši. Tas var būt, iznomāšanas pakalpojumi, jebkādi, tie var būt arī maizīšu cepšana. Tā arī vienkārši, kā ir, tā arī ierakstam. Un tad šis būs summas veidošana maksājuma pieprasījumam, ka viņš vairs nav pa nulēm, bet ir izveidojusies summa no algoritma iestrādāta KPVIS sistēmā. Būs pamats tas, ka ir daudzums precīzi ir aizpildīts maksājuma pieprasījums un viņu var iesniegt. Jā, tātad šī gadījumā, ja jūs neaiziet uz darbībām un izmaksām, nekas briesmīgs nenotiek, mēs vienkārši saņemam maksājumu pieprasījumu pa nulēm, ar dokumentiem, bet pa nulēm. Mēs viņu nododam jums precizēšanā ar lūgumu aizpildīt, sazvanamies, izstāstam, jūs aizpildat, mēs atkal saņemam un sākam vērtēt. Jā, tas nav nekas slikts, vienkārši viņš darbības pagarina laiku. Tālāk es, kā jau teicu, es uz tādiem, kas vairāk raisa jautājums skatu punktiem, un viens ir nominālā jauda iekārtām. Šī nominālā jauda ir ietverta energomarķējumos, un ir tāda divu dizainu energomarķējumu. Viens ir, kas ir siltumsūkņiem. Nākamajā slaidā būs par granulu katliem, granulu kamieniem, tad šeit es pievērsīšos arī ir divu dizainu. Viens ir, kur ir siltumnesējs, tā teikt, ūdens, piemēram, gaisa ūdens, zeme ūdens, ūdens. Viņiem šis nominālās jaudas ir atkarīgs. Pirmkārt, no reģiona, kur iekārta tiks izmantota. Latvijas gadījumā tā ir Latvija, Ziemeļa Eiropa, tumši zilais kvadrātiņš. Un atkarīgs ir šeit 55 un 35 grādi, citreiz ir piktogrammas radiators un 35 grādi. Tas ir atkarīgs arī, kāda jums būs siltumnesējs, vai tas ir iebūvēts mājā, būs radiatori vai siltās grīdas. Līdz ar to arī ļoti bieži, ka mainās jaudas, un mēs piemērojam atbilstoši šai konkrētai situācijai. Tātad viens siltumsūknis var būt vienā ēkā siltumsūknis var dot 7 kilovatu nominālo jaudu, otrā tas varētu būt 6 kilovatu nominālā jauda. Savukārt gaisam, tur vairs nav nesējis ūdens, tur ir gaiss, līdz ar to tur paliek tikai šis faktors, kas ir pret Latviju, tātad Ziemeļa Eiropa, tumši zilais kvadrātiņš. Šis bija par ko mēs skatāmies. Bez tā visa arī klasi mēs, protams, skatāmies,
bet vairāk diskusiju jautājums šī nominālā jauda, ko mēs redzam šajos energomarķējumos. Es arī minēju, ka nākamajā slaidā būs par granulu katliem un granulu kamīniem. Te viņš dizainis izskatās konkrētāks, labāk saprotams. Tātad granulu katliem ir norādīta viena nominālā jauda plus arī, protams, energoefektivitātes klase. Un šāda viņa, piemēram, šeit ir 19 kW. Un pēc tā mēs arī aprēķināsim. Tas nekas, ka, piemēram, tehniskajos dokumentos ir norādīts, piemēram, no 4 līdz 20. Šis solis, kas ir granulu katlim, ir spēja ieregulēt. Mēs vērtējam pēc šiem dokumentiem. Savukārt granulu kamīnam viņam ir mazliet sarežģītāk, jo tīri tehnoloģiski granulu kamīnam ražotājs pieļauj gan šo tiešo un netiešo siltumu jaudu. Tiešā ir tā, kas no tā kamīna izplatās telpā, pat ja nebūtu nekāda radiatora, viņš sildītu telpu. Savukārt netiešā, ko mēs apmaksājam, ir šī izplūde pa sistēmu, piemēram, radiatoriem. Mēs esam iezīmējuši arī ar zaļo bultiņu, ka šī netiešā ir tas 9,5 kW. Tātad mēs no šī ir iekārta granulu kamīns ir iegādāts, ir 9,5 plus 0,8, mēs apmaksājam tikai 9,5 kW, jo šī ir tā jauda līdzīgi kā granulu katlam, kas aiziet pa centrālās apkuras sistēmu. Tā. Nākamais, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir šī prasība par ekodizaina prasībām, un ko nosaka atbilstīgi komisijas regulai 2015-1189 vai 2015-1185. Tas ir atkarībā katls vai kamīns. Mēs esam, īstenībā tagad ir jau arī pārdevēji, piegādātāji ir jau ilgstoši ar mums strādājuši, ar projektiem strādājuši, un viņi jau arī ir, viņiem jau katriem kamīniem vai granulu katliem pārsvarā ir šie atbilstības deklarācijas, kādas mēs to redzam un sagaidām, bet tomēr vēl gadās, ka tehniskajos dokumentos ir ierakstīts vienkārši frāze atbilst ekodizaina prasībām vai atbilst, piemēram, regulas 2015-1189 prasībām. Tas nav pietiekami, mums ir vajadzīga šī pati atbilstības deklarācija. Es tā esmu arī iekupējis tādus izvilkums no deklarācijām. Tas dizains var būt visdažādākais. Tas pie šiem te nepiesienaties dizainam, bet vairāk es gribēju parādīt, ka tur ir kreisajās daļā šīs prasības, ko regula nosaka, jo tīri viņi nosaka ierobežojums, kāds ir pieļaujamās piesārņojošo vielu emisijas vērtības katliem, lai varētu laist tirgū. Tātad ir par oglekļa monoksīdu, slāpekļa monoksīdu, organisko gāzviedu savienojumu, cietās daļiņas putekļi. Tur pat, jūs tās formulas pēc ķīmijas, Mendeļejev tabulas oglekļa monoksīds, viņš tāds arī būs visās valodās, tad cieto daļiņu putekļi visbiežāk, ja nāk no angļu valodas, tad ir dust. Bet es gribēju, kad, piemēram, es vērtēju daudz un dažādas dokumentus, man vieglāk ir mēģināt atrast šo ķīmisko elementu savienojumus un tad vismaz gūt pārliecību, ka šis dokuments runā par ir atbilstības deklarācija vienai vai otrai regulai. Nākamajā slaidā es īstenībā jau sadzirdēju, ka kolēģi jau runāja, bet arī šis ir mums viens no diskusiju avotiem, ka mēs runājam par apkursu sistēmu, tad tiek finansēta pilnīga pārbūve. Pat ja tas radiators no iepriekšējais, tas, kur kolēģei bija tas čuguna skaistais radiators, man viņš tiešām dizainiski patīk, un jūs esat nolēmis tur kādā, priekšnamā viņu atstāt, tā vairs nebūs pilnīga pārbūve. Mēs tiešām skatāmies fotofiksācijas, mēs skatāmies, lai katrā telpā būtu, ja mēs esam finansējuši, tad lai būtu pilnībā nomainīt šie radiatori un arī šīs caurules un savienojuši elementus runājam par radiatoriem un arī tad siltās grīdas, ka tiek nomainītas visā ēkā, kā tas ir paredzēts. Jeb siltās grīdas, tur, piemēram, pirmajā stāvā un radiatoru otrajā stāvā. Tas tiek vērtēts un nevar būt tā, ka mēs esam redzējuši, kad ir radiators jauns, un šīs caurules aiziet
iepriekšējais, jo viņš taču pilda funkciju. Šīs programma paredz, ka tiek nomainīts pilnībā. Lūdzu, pievērsiet uzmanību šim aspektam. Nākamais. Saimnieciskā darbība projekta īstenošana adresē. Kāpēc es viņu šeit ierakstīju? Arī ir jau pieskārās, bet es gribēju teikt, ka finansējuma saņēmēji bieži zvan un saka, pasarg Dievs, man nekāda saimnieciskā darbība nav. Fantastiski, ka ir. Varat, taisat, rīkoties ar saimniecisko darbību. Uzņēmēja saimnieciskā darbība adresē neliedz iespēju pretendēt uz atbalstu. Mēs tikai vienkārši izvērtēsim, izskatīsim, vai var tikt piešķirt šis atbalsts kā komercdarbības atbalsts. Un šis nosacījums, tas būs de minimis atbalsts, un šis nosacījums ir, ka vienota uzņēmuma ietvaros 2 gadu periodā nevar pārsniegt 300 000. Manā pieredzē, pat arī ne tikai fizisku personu pieredzē, bet arī uzņēmumu pieredzē, tiešām uz rokas skaitāmi gadījumi, ka tika pārsniegts 300 000 robeža, bet mēs runājam par lieliem uzņēmumiem. Un par fiziskām personām nereiz neesmu saskārusies. Nekad nevar teikt nekad, bet es gribu teikt vienkārši, ja uzsākat saimniecisko darbību, piemēram, es saprotu, ka projekta vērtēšanā jūs jau esat pateikuši, bet ko darīt, ja jau līgums ir noslēgts, vienkārši informēt, EDS sistēmā piereģistrēsiet de minimis pieteikumu, mēs izvērtēsim un piešķirsim de minimis. Tas nav ne papildus summa, nekas, vienkārši tiek pārformēts kā komercdarbības atbalsts. Pilnvarotās personas projektā. Kāpēc es šo akcentēju? No mūsu sadarbības tas ir ļoti jauka iespēja, ka ne katram īpašniekam pašam veikt šo projektu īstenošanu, projekta iesnieguma rakstīšanu. Visbiežāk no pieredzes to uztikt ģimenes locekļiem, bērniem, sievām, radiniekiem. Un tas arī lieliski strādā. 95% gadījumu tas fantastiski strādā, tiek fantastiski realizēti projekti, vai pats projekta īpašnieks, ja viņu realizē vai šī pilnvarotā persona. Ko es gribētu vērst uzmanību patiešām uz tiem varbūt pat ne 5%, varbūt 3% gadījumu ļoti pārdomājiet, kam jūs sniedzat pilnvaru veikt šo projekta iesniegšanu, rakstīšanu, īstenošanu un galā pēcuzraudzības uzraudzību. Ja tas ir vienkārši pilnīgi svešs cilvēks, jo, kāpēc es to saku, ir 2 varianti. Atceramies, ka fondu izpratnē projekta iesniedzējs un turpmāk visu gaitu ir finansējums saņēmējs, un nauda tiek skaitīta uz finansējumu saņēmēja konta. Tātad, ja jūs esat izvēlējies struktūru, ka jūsu projektu vada pilnvarotā persona, viņš arī saņems naudu. Šajā pilnvarā, ko es vienkārši esmu ielikusi kā paraugu, viņi nav absolūti un galīgi, bet tas ir mūsu Centrālās finanšu līguma aģentūras piedāvāts paraugs. Nav nekas rakstīts par finanšu plūsmu. Ja to dara, ja jūs nolēmis, ka projektu jums vadīs pilnvarotā persona, atrunājot šo finanšu plūsmu, jo naudu saņems, jūs visticamāk maksāsiet par iekārtām, naudu saņem šī pilnvarotā persona, kā notiks šīs naudas atmaksa. Un kāpēc vēl es gribēju pateikt, šeit ir mazliet arī bēdīgāk mūsu gadījumi bijuši, kad es nezinu, kāda iemesla pēc pilnvarotā persona, kas parasti ir uzņēmumi, firmas, kas veic šo projektu vadīšanu, resursu trūkumu pēc, neizpratnes pēc, nolēma pārtraukt projektu. Mums KPVIS sistēmā, projektu portāla sistēmā, nav kontakta informācijas šajā gadījumā par nekustamā īpašuma īpašnieki, kontakta informācijas. Mēs pat nevaram pajautāt. Un tad projektu pilnvarotā persona nolēma pārtraukt projektu, viņš lauž līgumu un projekts ar to izbeidzās. Pēc kaut kāda laika zvana šīs nekustamā īpašuma īpašnieks un jautā, kas vispār notiek. Es esmu uzstādījis vai siltumsūkni vai katlu vai vēl kaut kas. Un es vispār netieku sistēmā paskatīties, man neko neatbild šie pilnvarotās personas. Mums, diemžēl, ir jāsaka, ka līgums ir lausts, viņš nevar tikt turpināts un jūs paliekat bez finansējuma. Līdz ar to 95% ir fantastiski rīkojoties, bet tomēr paturiet aiz auss varbūt tās nenobīsties.
un paši vadat šo te projektu, ja jūs gribat uzticēt tā kā pilnīgi nesaistītām personām, jo te kolēģiem viņi ir pašā sākumā, viņi komunicē ar jums, mēs jau esam uz tām pozitīvajām notīm, tad, kad jau ir pats nobeigums, un mēs jautājam finansējumu saņēmumi, kas realizējuši projektu, kā tad bija. Viņi saka, bija traki, bet bija to vērts, bija beigās, mēs sakam, tas ir panesams, un viņi ir laimīgi un priecīgi. Viņi saka, tas ir tikai emocionāli no sākuma, kamēr sagrupēties, saprast, kas tiek prasīts. Pēc tam jau ir ļoti atbalstoši gan projekta vērtēšanas procesā cilvēki, gan arī projekta izvērtēšanas procesā. Viņi saka, visu var saprast, visu var sarunāt, visu var izrunāt. Tā kā es aicinu nenobīties, pirmkārt pieteikties un arī pašiem izvest projektu. Tas no manas puses mēģināja ļoti ātri, lai jūs neaizkavētu, izstāstīt. Ja rodas jautājumi, kolēģi ir arī pateikusi kontaktdatus, uzklausīsim un arī atbildēsim. Paldies jums! Jā, paldies, Vita. Jā, tas no mūsu... Atvainojos. Jā, mazliet piemirstās ieslēgt skaņu sev. Jā, tas no mūsu puses prezentāciju apjomā bija viss. Tagad mazliet pievērsīsimies noslēgumā dažiem jautājumiem, kas mums ir ienākuši e-pastiņā, un mēģināsim sniegt uz viņiem atbildi. Tātad saņemts, kādas ir attiecināmās izmaksas siltumtīklu izbūvē līdz ēkai, un vai pēc izbūves tīklus var nodot operatoram. Tātad mūsu pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt par ēkā esošo siltumtīklu pārbūvi, un visas sistēmas pārbūvi. Tātad viss, kas attiecās konkrēt uz ēku, līdz ēkai, tā infrastruktūra, es saprotu, ka ir nepieciešama, bet atbalstā apjomā neiekļaujās. Mēs, piešķiram atbalstu par to, visu sistēmu, kas atrodas ēkā, par to arī tiks saņemts atbalsts. Ja jums ir vajadzīgi vēl papildus tīkli, to jūs varat darīt pa saviem līdzekļiem ārpus projekta, bet atbalstu tādām darbībām jūs nesaņemsiet. Jā. Sveiki, es varbūt nedaudz vēl papildināšu Kristīnas teikto. Tā kā šajā pasākumā ir piemērots vienkāršoto izmaksu iespējas, šis konkrētais atbalsts piesaistīts kilovatiem, bet šajā atbalstā ietilpst arī nosacīts 7% neidentificējams izmaksas, ko mēs pirms atlases sākuma. Līdz ar to iespējams kaut kādas papildu izmaksas var sekt tieši šie 7%, kas vēl būtu papildināms, ka esam runājuši jau no pirmā uzsaukuma ar siltumapgādes tīklu operatoriem. Nereti, jebkurā gadījumā šī projekta īstenošana ir sadarbībā ar šiem operatoriem, un nereti paši operatori piedāvā kaut kādu daļēju izmaksu sekšanu, jo viņi pēc tam iegūst ilgtermiņa pakalpojumu. Līdz ar to šīs sarunas ir jāmēģina arī šis operators faktiski pateiks, vai ir iespējams šis pieslēgums centralizētajā siltumapgādes sistēmā, vai faktiski viņa nav. Un tad kaut kādos gadījumos ir pat, ka šie operatori piedāvā daļu no šiem tīkliem, kas ir aiz piederības robežas, šo izmaksas tad arī sekt. Jā, paldies. Jā. Es ceru, ka sniedzām atbildi. Tālāk, nākamais jautājums ienācis bija, šeit gan ir norādīts, ka noteikumos rakstīts, ka pieteikuma iesniegšanas secībai nav nozīmes. Kā jūs plānojat izvērtēt, kam piešķirt atbalstu, kam nē, ja izveidosies situācija, kad iesniegto projektu pieteikumu kopējā summa būs lielāka nekā šobrīd ir pieejams? Ja šāda situācija izveidosies, projekti tiks vērtēti arī pēc kvalitātes kritērijiem, kuri ir nopublicēti mūsu mājaslapā un pieejami visiem vienlīdzīgi redzami.
Tātad šajā vērtēšanas kritēriju komplektā ir kvalitātes kritēriji, kuru ietvaros tiks piešķirti punkti konkrētajam projektam. Attiecīgi tur ir viņi, ja nemaldos, bija 5, un ir dažādi, teiksim, nosacījumi tam, kāda veida punktus un cik daudz punktus piešķirs. Un attiecīgi pēc kopsummas tiks viņi grupēti, ranžēti šie projekti un tā tālāk. Šajos kritērijos nav paredzēts, ka papildus punktus saņem projekts, kurš ir pirmais iesniedzis vai pēdējais mazāk saņems. Nav, teiksim, atkarīgs vai punktus nepiešķir par to, cik deklarētas personas vai kāds ir to status. Daudz bērnu ģimenes nav nekādu priekšrocību. Tur ir konkrēti kritēriji atbilstoši, kāda ir klase, kāda ir man liekas, kāds ir plānotais PM daļiņu samazinājums. Pilnīgi neatkarīgi no iesniegšanas ātruma vai dažādiem citiem, teiksim, kaut kādiem kritērijiem šie punkti tiek piešķirti. Tātad, jūs ar šiem kritērijiem un punktiem varat iepazīties mūsu mājaslapā. Jā. Papildinot Kristīnu, jau arī savā prezentācijā pievērsos, kad arī, cik skatījos, arī būs vēl kāds cits jautājums, tad šie kvalitātes kritēriji, arī viņi ir savstarpēji piešķirti šie punkti, un viens no kritērijiem, kas piešķir punktus, ir arī par to, kur projekts tiek īstenots, respektīvi prioritāri projekti ir iezīmēti kā Rīga, Liepāja un Rēzekne valstspilsētās šie projekti, un mazāk punktus saņem pārējo novadu pilsētu. Respektīvi, tas ir punktu sistēma kā tāda, iedarbojās atbilstoši tā kā prioritārajām tehnoloģijām, īstenošanas vietai, jau minētajām PM daļiņām, tā skaitā arī papildu darbībām, kas tā kā tiek veiktas šajā projektā. Bet, ko es vēl gribēju pieminēt, kad gadījumā, ja neizveidojas konkurss, tad šie kvalitātes kritēriji šobrīd ir izveidota un apstiprināta jauna kārtība, tad kvalitātes kritēriji faktiski tajā gadījumā, ja nepiesakās tik daudz projekti, cik ir pieejams finansējums, tad viņi vispār nemaz netiek vērtēti. Un tādā gadījumā, ja pietiek nauda, tad vienkārši tiek izvērtēti visi projekti, un ja viņi visi ir atbilstoši, tad visi arī saņem atbalstu. Paldies! Jā, tā kā vēlreiz uzsveršu, kurš pirmais iesniegs, tam papildus bonus nebūs. Un tā kā mums ir jau apstiprināti tie kritēriji, un pēc kuriem tad arī skatīsimies, un ja būs vajadzība, tad arī ranžēsim, bet ja nebūs, neranžēsim. Jautājums, bija ienācis, vai var pretendēt uz atbalstu siltumsūkņu uzstādīšanas izmaksām. Es ceru, ka jūs guvāt atbildi, tad mēs maksājam atbilstoši vienas vienības izmaksas metodikai, un tajā jau tādu sastādot, jau tur bija ierēķinātas dažādas papildus izmaksas. Tā kā atsevišķi jums nav jāpamato, ko jūs tajā atbalsta summā darīsiet. Galvenais, lai ir sekmīgi uzstādīts un šis apkurs veids. Attiecībā bija jautājums arī, cik, no kura brīža jābūt deklarētai personām, deklarētām, un vai obligāti īpašniekam arī jābūt konkrētajā īpašumā deklarētam. Tātad, cik ilgi deklarētas personas mēs neskatāmies. Galvenais ir skaits deklarēto personu, un pašam ēkas īpašniekam nav obligāti nosacījums jābūt tieši deklarētam tajā īpašumā, par kuru iesniedz projekta iesniegumu. Tur var būt arī deklarētas citas personas šajā īpašumā. Jā, par jau konkrēti par atbalstu, par reāli
šādi līdzīgi jautājumi, tātad, ja projekta realizācija faktiski izmaksā mazāk nekā ir aprēķināts atbalsts. Teiksim, piemēram, pēc aprēķiniem, pēc projekta iesnieguma visiem aprēķiniem sanāk, ka atbalsts pienākas 6,000, bet realizācijas laikā izdodas realizēt, piemēram, par 5,000, tad attiecīgi kāds būs izmaksas. Izmaksāsim to, kas būs aprēķināts pēc projekta. Un pēc tā katla jaudas, siltumsūkņa jaudas, ko jūs būsiet uzstādījuši, pēc tādiem parametriem arī izmaksāsim. Pēc vienības metodas aprēķinātās atbalsta likmes, kas ir mums uzrādīsies projektā. Neviens pēc tām projektu pabeidzot neprasa pamatot, iesniegt čekus. Tas jums nebūs jāpierāda. Ja? Papildināt varbūt. Varbūt tās mazliet papildināšu, tā kā mēs jau esam izvērtēšanas posmā, kad nevis gluži pavisam tādu, kādu jūs uzstādīsiet, mēs nemaksāsim ne lielāku, kā ir atzinumā pateikta summa, mēs viņu nepalielināsim. Savukārt, ja, piemēram, būs siltumsūknis ar 10 kW jaudu, jūs faktiski esat pēc energomarķiem redzam, ka uzstādīts ir 7 kW jauda, tad mēs maksāsim pēc faktiskā, tas būtu mazāk summa, jūs nesaņemsiet visu. Savukārt, ja jūs prezentējāt un jums aprēķināja 10 kW un jūs uzstādījāt 12 kW siltumsūkni, tāpat maksās par 10 kW siltumsūkni. Tas mazliet, lai precīzāk būtu. Paldies! Jebkurā gadījumā faktiskās izmaksas jums nebūs jāpierāda mums. Tātad, runājot par atbalstu siltuma apgādes projektiem vai Rīgā aprakstot projektu jāpievieno kaut kādu apliecinājumu, ka nevar nodrošināt izvēlēties pieslēgumu centrālā apkurei. Tātad, jā, attiecībā Rīga mums ir valsts pilsēta, tātad jums obligāti ir atkarībā no tā veida, kādu jūs izvēlaties Rīgā. Ja jūs ēkā izvēlēsieties tomēr uzstādīt siltumsūknī, tad jums nav jāpamato, kāpēc jūs nepieslēdzaties centrālajā apkurei. Bet ja jūs Rīgā izvēlaties īpašumā uzstādīt granulu katlu, tad gan jums ir jāiesniedz tehniski ekonomiskais pamatojums par to, kāpēc jūs nepieslēdzāties centrālajai apkurei vai neizvēlējāties uzstādīt siltumsūkņus. Tas ir pie nosacījuma, ja jūs valsts pilsētā kā nākotnes apkures veidu izvēlaties granulu katlu. Tad ir jāpamato, kāpēc jūs nepieslēdzaties centrālai vai siltumsūkni neuzliekat. Bet ja jūs izvēlaties siltumsūkni, jums nav jāiesniedz tehniski ekonomiskais pamatojums. Papildinot Kristīnu, konkrēti attiecībā uz Rīgu. Uz Rīgai ir savi specifiskie saistošie noteikumi, un tur šo iekārtas apstiprinājumu idejiski arī konkrētā komisija sniedz dokumentus. Līdz ar to Rīgai vēl ir saistošie noteikumi, kas konkrētai Rīgas pilsētai par apkurs iekārtu uzstādīšanu jāizpild. Paldies! Jā. Paldies par papildinājumu. Jā, protams, mēs varam nezināt visus, varbūt tās specifiskos konkrēto pilsētu, vēl kaut kādus saistošos noteikumus attiecībā uz šo. Jā. Tad zinām, ka Rīgai ir vēl, neatkarīgi no mums, ir vēl kaut kādi saistošie noteikumi. Labi, tā. Vai ir kāds gala termiņš, līdz kuram ir jāpaspēj veikt apkures katla maiņas darbus pēc tam, kad noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu? Tātad, jā, noteikumos ir noteikts 2 gadu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 27. gada beigām. Visi darbi ir jāpabeidz. Tā kā varat šobrīd izvēlēties iesniegt projektu iesniegumu, attiecīgi tas tiek akceptēts, tad nākamgad vai nākamgad vasarā, kad apkures sezona nav, vai 27. gada vasarā varat veikt visus nepieciešamos darbus. Protams, ja jūs vēlaties, varat pēc iespējas ātrāk, bet jā, tas ir maksimums līdz 27. gada beigām.
Es vēlreiz mēģināšu, varbūt īsti no jautājuma neizrietēju, bet par izmaksu attiecināmības periodu, ko varbūt mēs seminārā, iepriekšējos semināros mēs esam vienmēr uzsvēruši, bet šajā, vienmēr tas ir bijis būtisks jautājums. Faktiski projekts nedrīkst būt pabeigts pirms projekta iesniegšanas sadarbības iestādē, bet var tikt attiecinātas kaut kādas konkrētas izmaksas, kas ir veiktas attiecināmības periodā, kas ir MK noteikumos noteikts. Līdz ar to faktiski projektu var pabeigt arī ātrāk, var pabeigt kaut vai pat dienu pēc projekta iesnieguma. Tikai tādā gadījumā ir jārēķinās, ka šis vērtēšanas process joprojām ilgs, un gadījumā, ja tomēr kaut kādu neprecizitātu vai kaut kādu iemeslu dēļ projekts tiks noraidīts, tad tas ir tas pašs risks, kas ir par īstenotu projektu. Bet tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc šim 5. uzsaukumam tika atvēlēts projekta iesniegšanas termiņš 1,5 mēnesis ir, lai būtu iespējams tiem, kuriem ir nepieciešams vēl uzstādīt šīs iekārtas šajā sezonā, ka to būtu iespējams izdarīt. Respektīvi, tagad var iesniegt projektu, un ja skaidri zina, ka tas ir jādara, tad faktiski izmaksas varēs attiecināt, protams, izpildot visus nosacījumus, un vienkārši atbalsta saņemšana būs jau Kristīnas minētajos termiņos, pēc visu projektu izvērtēšanas un tā, bet šāda iespēja jāpaliek atmiņā, ka tāda arī iespēja pastāv. Paldies! Jā. Izskatās šobrīd pēdējais jautājums, kas mums ir ienācis. Droši vien, ka arī ar to mēs noslēgsim, jo mums jauni vairs nav, bet tātad viens no pēdējiem jautājumiem, vai šobrīd projekta ietvaros ir atbalstāmi Latvijā ražotie Grande granulu katli. Noteikti Vita mani var papildināt, bet cik mums pēc pieredzes ir zināms, šiem Latvijā ražotiem Grande granulu katliem nav atbilstības deklarācijas. Līdz ar to viņi atbalstu nevarēs saņemt. Ja jūs tādu būsiet uzstādījuši, jūs nevarēsiet iesniegt mums atbilstības deklarāciju un atbalstu jūs nevarēsiet saņemt. Tāpēc ir jāpievērš tiešām tām iekārtām, ko jūs iegādājaties vai plānojat iegādāties, vai viņiem ir atbilstošie energomarķējumi un vai viņiem no pārdevējiem, ražotājiem nāk līdzi atbilstības deklarācija, kurā ir norādīta tātad vai atsauce uz to, vai tie dati, kas ir vajadzīgi, lai atbilstu ekodizaina prasībām, teiksim tā, sarežģītā valodā sakot, jā. Es arī gribēju teikt, varbūt sadzirdējāt, Kristīna teica, šobrīd nav, tātad tas nav izslēgts, ka varbūt viņi nākotnē iztestēs un dabūs šo atbilstības deklarāciju. Un varbūt pēc gada Grande katli tiks attiecināti, jo būs iesniegtas atbilstības deklarācijas. Es arī varbūt papildus pasakot par atbilstības deklarācijām, kur pievērst uzmanību citiem katliem, ir arī skatīties modeli, jo mēdz būt, kad tos katlus ražotāji ražo ilgstošā laika periodā, un agrāk sāktie ražotiem katliem nav atbilstības deklarācijas, piemēram, ar indeksu 18. Kaut kāds katls ar indeksu 18 nav atbilstības deklarācija, savukārt ar indeksu 20 ir atbilstības deklarācija. Līdz ar to šis jautājums būtu jāskatās no abiem galiem. Ja jums rāda piemēra ar indeksu 20, nedomāt, ka tas ir attiecīgi visai tai sērijai 18, 10 un 5. Un attiecīgi, ja jūs varbūt tās gribat 18 un 20 ir, tad paskatīties, vai nav pamatoti, tad paņem šo te ar indeksu 20. Ja? Tātad līdz ar to ļoti uzmanīgi sekojam šiem te dokumentiem, par ko es stāstīju savā prezentācijā, par kādu mēs iekārtu runājam. Lai nav tā, ka tiek prezentēta stāstīt no pārdevēja puses viena iekārta un dokumentāli iet runa pilnīgi par citām iekārtām. Paldies! Jā, paldies par mazliet vēl izsmaļošāku atbildi. Cerams, ka arī jums taps mazliet skaidrāks. Un, jā, izskatās, ka ienācis pēdējā brīdī vēl viens jautājums, vai esošā malkas krāsnes ir jādemontē. Pēc būtības jā. Ir izņēmumu gadījumi, bet tad tas,
kāpēc varētu būt pieļaujams, ka jūs varbūt šo krāsni nedemontējat, bet tad tas viss ir jānorāda projekta iesniegumā un jāiesniedz pamatojumi, skaidrojumi, izvērstī pamatojumi par to, kāpēc jūs uzskatāt, kāpēc jūs nedemontēsiet šo esošo apkurses iekārtu, jo pēc būtības viņa būtu jādemontē. Attiecīgi, ja jūs to negribat darīt, jūs iesniegsiet pamatojumu, un atsevišķi katrs individuāls gadījums tiks vērtēts un skatīts, kāds ir tas pamatojums, kāpēc jūs to darat vai nedarat. Bet tā vienkārši negribu īsti tas pamatojums nebūs. Tam ir jābūt izvērstam pamatojumam, kāpēc jūs to nedarīsiet. Tā, skatos, šobrīd vairāk jautājumu arī nav ienākuši, bet, ja jums rodās papildus jautājumi, tātad jau uz iepriekš norādīto e-pasta adresi sūtat savus jautājumus, zvanat, mūsu konsultanti mēģinās jums palīdzēt arī tehniskās lietās, bet paldies, šodienai tas ir viss, cerams, jūs saņēmāt diezgan daudz informācijas, varat apdomāt to visu un ceram uz labi sagatavotiem, atbilstošiem projektiem un pēc tam arī sekmīgu to īstenošanu. Paldies jums šodien!